Čau, draugi! Mums ir jauna epizode. Visiem tiem, kas bija salgojušies pēc detailinga, lūdzu, reāli sen nebija nekāds detailinga video. Mums bija vairāk tādu izklaides video, jo bija vasara un bija reāli ko parādīt. Es biju arī nedaudz ārpus servisa izgājis. Mums ir šitāds smuks X5. Būs ļoti interesanta sērija, jo viņam ir reāli aizsargslāns visur. Protams, ka es viņu nopulēju kā vienmēr, uzliku keramiku arī virsbūvē, tikko pabeidzu to darīt. Bet interesantākais ir tas, ka mēs viņam arī izdītēlojam visu salonu un arī uz visiem ādas elementiem mēs uzlikām keramiku. Es, man liekas, neko tādu savā kanālā nebija redzējis, tāpēc domāju, jums būs interesanti paskatīties. Kad šīs klients pie manis atbrauc sākumā, viņš man saka, Robi, es esmu redzējis tavus darbus, izstāst riktīgi stilīgi, izstāst riktīgi kvalitatīvi, es gribu pie tevis. Viņš man atved mašīnu, viņš man saka, Robi, ņem manu mašīnu, es gribu, lai viss ir maksimāli smuki, izdara, cik vien forši visu var izdarīt. Galvenais, lai tu man viņu atdod, kad viņi ir konfekti. Un šitas X5, salīdzinot ar visiem citiem X5, kas pie mums brauc, viņš ir reāli labā kondīcijā, viņš nemaz nebija tik nereāli saskrāpēts. Un tad, kad klients man pasaka, Robi, nesteidzies, dari, cik vien labi var, un mašīna ir nevis kaut kāda misena, no kuras tev jāmēģina kaut ko sadabūt, bet jau labā stāvoklī, un tu dabūni vienkārši vēl labāku. Tad, draugi, manuprāt, ka tā jau ir māksla. Tā ir vienkārši, tā ir māksla priekš maniem. Tā mums ir šitāds disks. Tas pirmais krīt acīs ir šitie saskrāpējumi, kuri nobrauc gar apmali. Tos mēs piesmērēsim, tas ir skaidrs. Otrakārt, pastieties, cik daudz viņam ir bremžu putekļi. Pastieties, viņi pat nenāk nost ar pirkstu. Te būs normāli jāpacīnās, lai kaut kas notiek. Diski noguruši, teiksim godīgi, šeit arī ir nenormāli tie bremžu putekļi. Pats disks arī, viņš jau vairs nemaz nespīd. Šobrīd mēs cīnāmies ar bitumu, jo šie baltai mašīnai nenormāli daudz. Tas bitums ir vienkārši kaudzēm. Slieksnis viss bitumā. Tagad tiek izmantot speciāli ķīmija, kas to bitumu virspusējo kārtu noēdīs. Pēc tam tas, kas paliks uz virsbūves, ar ko ķīmija netiks galā, es noņemšu ar plastelīnu. Mašīnīti mēs esam nomazgājuši, mums ir vajadzīgs šāds plastelīns. Viņš ir vajadzīgs tāpēc, lai noņemtu pavisam dziļos netīrums, kas ir ieēdušies lakā. Piemēram, tā kā bitums, ne ķīmija, ne visu bitumu noņēma, jo ir bitums, kas ieēdies dziļāk. Un tādā veidā tas plastelīns, piemēram, pieņemsim, re, kur ir virsbūve, re, kur ir gruzs, kas ir pilts pie virsbūves. Kāpēc plastelīns ir labs? Viņš ieķerās tajā gruzī un viņš viņu izrauj ārā. Vienmēr pirms es jebkuru mašīnu vai detaļu pulēju, es noju pāri to plastelīnu un es jums arī iesaku. Jo turpmāk, kad jūs darbojasieties ar virsbūvi, ja jums virsbūve nebūs pilnībā tīra, tad jums tas tālāk traucēs. Ja kādam interesē, tas reāli ir plastelīns. Ja jūs tagad domājat, ko tas trakais puisis tur šļāc,
nebrīnaties, tas ir lubrikants. Viņš ir nepieciešams, lai tas plastelīns labāk slidētu pa virsbūvi. Pašam man būtu vieglāk strādāt, mazāk enerģijas tērētos, plus, lai mazāk skrāpētos virsbūvi. Mašīnas apakšā vairāk uz ko mēs koncentrējamies, tas ir kaut kāds bitums un tādā garā. Mašīnas augšdaļā tās ir no kokiem visādi salipumi. Kad zem kokiem pastāv mašīna, viņiem kaut kas uzlīp, piemēram, mašīna pastāv saulē, laka paliek mīkstāk un viss ieēdās lakā. Un tad parasti cilvēki ņem savējās lupatiņas, brucina to vietu un nekas nepaliek labāk, bet vienkārši saskrāpējās tā konkrētā vieta. Kur no koka ir ieēdusies tā kā ļipa, ķipeklis, es nezinu, kā viņš tiešām saucās, un viņš vienkārši tā nebrucinās nost, bet ja mēs paņemam plastelīnu, ar plastelīnu bišķi vairākas kustības pataisam un paliek labāk. Kur mūsu dārgajam klientam ir šaize, viņam kāds trāpīja ar durvīm te tā, un tā bukti diezgan liela. Un mēs bez krāsošanas tās buktes taisnosim. Mums ir vēl viena bedrīte. Izstāsta, kad arī ar durvīm ir trāpīts. Bedrīte ir pazudus, ir tikai minimāls iesitums lakā, bet, kad es pulēšu, tad tas viss noies. Tā standarta vieta. Šajā pulētājiem ir mīļākā vieta, jo pēc tam var salīdzināt ar šito, un tad vienkārši ir nereāls muka atšķirība. Reku mums ir dziļais, bezgalīgi smukais melnais, un blakus ir viņa saskrāpētais brālis. Mums ir šitādi pleķīši, šeit ir tāds nesmuks pleķīts un arī šeit. Reku. Šitie pleķi sākumā vispār bija daudz izteiktāki, un tas klients pie manis atbrauc un es uz vietas jau viņus pamēģināju uzreiz nobrucināt. Bet tā ķīmija, ar kurējo mēs tīram visu atlikušo salonu, viņa ir diezgan viegla, un viņa ir draudzīga gan ar plasmasām, gan ar ādu. Izbrucinājām jau kāds 3 reizes ar to vieglo ķīmiju, nekas nepalīdzēja, tagad es ņemšu kaut ko žostkāku, stiprāku, un tad jau prātīgi ņemsimies ar to. Lielāko daļu no tiem pleķiem es noņēmu. Dažās vietās, kur bija pleķis, palika vēl nedaudz tumšāks tonis. Kur šeit palika tāds bišķi nesmuks, un šitas palika diezgan mazāks. Ar šitik spēcīgu ķīmiju es jau vienkārši ņemu nost krāsu no beņķa, un tie pleķi palika daudz mazāki, un es izlēmu to, kad es neturpināšu ņemt nost. Labāk, lai tur ir minimāli redzam kaut kādu melnumiņu, nekā tā vieta ir gaišāka, vai nedod Dievs kaut kas notiks ar to krāsu uz beņķa. Es labāk atstāšu kā ir, tūlīt vēlreiz izbrucināšu ar mūsu maigo ķīmiju, tad pēc tam uzliksim keramiku un gan jau, ka būs labi. Ir minimāli melnumi, melot šies pateikšu viņas novāc pilnībā. Es viņas minimāli vēl redzu, bet manuprāt ir daudz labāk nekā bija. Man žēl, ka es nenofilmēju sākumā, kā izstījās, ka viņš pirmo reizi pie manis atbrauc. Tad izstījās vēl viss čābīgāk. Viss ir iztīrīts.
viss ir tīrs. Un šobrīd mēs tagad apstrādāsim plasmas detaļas ar tādu līdzeklīti, kas aizsargā viņu no saules un padara nedaudz tādu tumšāku, patīkamāku acī. Tādu ādu uz beņķiem, kas ir, mēs apstrādāsim ar keramiku. Un šitos paklājus mēs arī apstrādāsim ar tādu nanošķidrumu, kas nedod iesūkt viņam ūdeni. Tā, draugi, es to neesmu vēl minējis vienā video. Mums ir jaunums. Mēs tagad liekam keramiku ne tikai uz virsbūvu, bet mēs liekam arī uz ādas elementiem salonā. Es to gribēju ieviest, pirmkārt, jo klients prasīja, mēs viņu nopirkām, mēs viņu liekam. Šitā būs jau galīgi ne pirmā mašīna, kurā es viņu lieku. Tagad mēs esam apstrādājuši visu ādu, visu plasmasu, ar ko atšķirās keramika no tā parastā kondicioniera. Ja mēs runājam par salonu, pēc savas pieredzes stāstu, kā mēs darījām. Mēs parasti tīrījām salonu un mēs pēc tam apstrādājām ādas elementus ar kondicionieru. Tagad pie mums ir iespēja apstrādāt ne tikai kondicionieru, bet arī ar keramiku. Ar ko tas ir labāks? Kondicionieris aizsargāja no UV stariem ādu, lai neplaisā tik ātri un lai viņi turās ilgāk. Kerāmika dara tieši to pašu. Viņa arī aizsargā no UV stariem, tikai viņi pirmkārt turās ilgāk. Otrakārt, viņi vēl aizsargā, jums ir džins bikses, pieņemsim, un jūs tur ilgā braucienā esat savu krēslu sasmērējuši, un viņš palicis tāds zilāks. Ja jums ir virsū tās kerāmika, tas zilais pleķis no jūsu džinsiem, viņš notīrīsies daudz vieglāk. Jo virs ir aizsargs slānis, no kura ir vieglāk notīrīt. Jūs sanāk, jums nebūs tas jāberž ārā no pašas ādas, bet no jau tā aizsargs slāņa. Tas būs daudz vieglāk. Kerāmika to atgrūdīs, un jums būs pašiem vieglāk to noslaucīt. Jums vienkārši pašiem būs vieglāk kopt savu salonu. Āda jums būs draudzīgāk pret tīrīšanu, nebūs tik liels piepūles tam vajadzīgs. Tā kā, ja jūs neesat tas cilvēks, kam patīk katru brīvdienu savu mašīnu nereāli tur pašam tīrīt, tad jūs atbraucat pie tāda čaļa, tā kā es vienreiz gadā, es jums uzlieku to keramiku uz ādu, jums pēc tam atlikušo gadu tā āda būs tīrāka un būs pašam vieglāk viņu kopt. Es visu laiku mēģinu tā kā celt līmeni augstāk, piedāvāt foršāks, plašāks piedāvājums. Vienīgais, kas mums ir vēl palicis neapstrādāts, tas ir paklājs. Gan kājās, gan bagažniekā, un mēs viņu apstrādāsim ar tādu līdzeklīti, kas nedod tam audumam iesūkt sevi ūdeni. Sanāk, ja jūs tur, piemēram, izliesiet kolu, tad jums vienkārši viņi nevis iesūksies un paliks pleķis, bet jūs varēsiet viņu tā kā noslaucīt. Nedaudz atsvaicināsim disku, protams, viņam jau te ir rūs. Un pienākot klāt, viņš nekāds smukls nebūs, bet braucot garām vismaz, lai bišķi glaunāk izstās. Rekru mūsu gala rezultāts. Disks ir sapulēts. Protams, ka šitie diski jau ir jākrāso un tādā garā, bet man patīkami redzēt to, ka sapulējot un uzliekot aizsargslāni, viņi daudz vairāk spīd. Un tas daudz patīkamāk acī riepas iesmērējām. Šitos nobrāzums gar apmalēm arī iesmērējām. Daudz vairāk viņš spīd. Protams, viņš nav jauns, bet, braucot garām, tagad būs vismaz nevis matēti pelēki, bet melni dziļi spīdīgi.
auto pulējās salīdzinoši labi. Tā kā lielākā daļa detaļas ir ar oriģinālu laku. Viņš jau tā sākumā bija diezgan labā stāvoklī. Nebija kritiski. Auto nav vecs un salīdzinoši maz nobraukumu. Viņš vienkārši no Zolīda X kļūs vēl smukāks un koptāks, un vēl plus viņš būs aizsargāts ar keramiku gan no iekšas, gan no āršas, un klientam pašam būs vieglāk kopt savu auto visu atlikušo gadu. Draugi, te jau durtiņš ir sapulēts, kur viss ir smuki dziļš, tā ka kamera jūg prātā, dēļ baltās krāsas, es par to atvainojos. Kur ir skrāpējums, un mums ir vēl šitāds skrāpējums. Tie ir tādi nesmukie skrāpējumi, kas viņam ir, un tūlītās mēs viņus mēģināsim kaut kā dabūt mazākus. Ar ko šie skrāpējumi ir interesanti? Viņi ir nevis uz taisnas virsmas, tā kā šī durva, bet tas ir izliekums. Tur vajadzēs bišķīt pačakarēties, viņš ir tieši iekšā turtā. Šitas skrāpējums, man liekas, ka es viņu novācu uz kaut kādiem 95%. Tur minimāli vēl kaut ko var redzēt. Šeit gan tā situācija nav tik patīkama. Viņš it kā palika mazāks, šitas blakus skrāpējums vispār daudz mazāks palika, bet šitas skrāpējums tur jau redz melnumu, tur ir izsists cauri krāsai. Tāpēc arī neizdevās viņu noņemt pilnībā. Bet viņi palika ap divu daudz mazāk redzami. Nevienmēr sanāk pilnīgi ideāli. Tā ir tāda maza skrambiņa mašīnas apakšā, bet uz šitik smuks mašīnas vajag vai ir ideāli. Runājot par buktēm. Kur tētis novāc bukti 100%. Un tajā pusē bukte arī ir novāc 100%. Kāpēc? Jo mans tētis ritīgi labāk vākt no buktes bez krāsošanas. Pie manis šodien atbrauc vēl šitāds sarkans bembuks, un viņš ir nereāli kruts. Viņam būs ritīgi interesants darba process, liels apjoms. Attiecīgi ir kruts video, tāpēc mēs filmēsim arī to bembuku. Šeit mums ir lukturi, kas neizstās slikti, bet var labāk. Šeit mums ir esti, kas jau vairs nav nemaz tik spīdīgi, kā gribētos, un es ticu, ka var labāk. Draugi, šīs baltais brīnums ir sapulēts, mums ir atlicis uzlikt primeri, lai mēs varam rīt uzklāt keramiku. Tie, kas šajā kanālā ir pirmo reizi, un pirmo reizi varbūt redz manējos detailing video, primers ir vajadzīgs, lai var uzklāt keramiku. Var uzklāt keramiku arī bez primera, bet primers strādā tā kā grunts. Viņš palīdz labāk keramikai turēties uz virsmas un ilgāk. Un tā ir vienkārši vēl viens tāds solīts, ko es daru, lai garantētu klientam to, ka viņam tā keramika turēsies ilgāk, lai viņi strādā labāk. Citi viņi vispār saka jau kā viens keramikas slānis, tā kā tad skaitās 2 keramikas slāņi. Es personīgi negluži tā uzskatu, bet tas pats primers, viņš dod jau pats pa sevi hidrofobu, tā kā viņam jau pašam ir kaut kāda aizsardzība. Vienkārši pēc tam, kad tu nopulē to primeri, atnāc nākamā dienā, tā mašīna spīd 3 reizes vairāk, tad tu uzklāji viņai keramiku, atnāc vēl pēc dienas, un tur vispār ir wow kāds efekts. Tā, čau draugi! Vakar tik daudz pulēju, kad man izkrit mati, bet tas nekas, vasarā tāpat ir nereāli karsts. Vismaz mazāk svīdīs galvu. Bet ne par to ir runa. Mēs esam jaunā dienā. X mums ir pilnīgi gatavs priekš keramikas. Vakarā pa nakti uzlikt primerīti. Tagad ir pagājusi diennakti, es esmu izgulējies, šovakar atnācis, tagad mēs viņam liksim virsū keramiku. Un tad atkal mums jāgaida diennakti, un tikai tad es varēšu viņu atdot klientam. Tāpēc tas darba process ir tik ilgs.
vakar uzklājām keramiku, tagad pagāja diena, atnāca šodien, pārsūca visu salonu, jo, protams, ka radās jau putekļi ar laiku. Noslaucīja visus stiklus, ar hidrofobu arī apstrādāja ar nanošķidrumu, lai lietutiņš tā kā krīt nost un lietuvu var viegli braukt. Un tad mums tev plītās jāpiekrāso visas defektu vietas, kur ir izcist krāsas, tā kā lai nekrīt acīs. Tad ir jāsafilmē smuku kadru priekš jums, un tad var zvanīt klientam, teikt, ka ir gatavs. Tā kaut kā. Iziet tagad mašīnīt ārā, gribēju jums smuku visu safilmēt, bet galīgi jau tumši palicis. Tā sev sanāca visu safilmēt, nevarēja redzēt visu to spīdumu, to dziļumu, jo tā mašīna vienkārši tumsā izstās balta, bet tā, kad spīd dienas gaisma, tur tā pēra liekšā riktīgi spēlē un tā krāsa tā kā ir daudz vairāk nekā vienkārši balta. Caur kameru tāpat nekad neko nevar nodot, bet, gribētos, lai jūs varat apmēram saprast. Man ir liels prieks par to, ka mums izdevās gan salonu apstrādāt tādus elementus, gan plasmasa kondicionieri, gan pat tepiķi mēs pat apstrādājam viņam ar nanošķidrumu. Kā vienmēr virsbūvi ļoti smuks apulēt un uzlikt keramiku, bet to jau jūs zināt, ka es labāk izdarīju šajā video. Man vairāk patīk tas, ka es varu jums parādīt, ka mums ir paplašinājies tā kā spējas uz salonu detailingu. Tas man bija tā, kas man ļoti patika. Kopumā, draugi, ja jums patīk šāda veida saturs, obligāti spiediet laiku, jo es tiešām cenšos. Raksta komentārā, vai jums liekas, ka es esmu labi pastrādājis ar šito mašīnīti. Un abonē kanālu, jo būs vēl daudz šādu veidu video. Davai, draugi! Čau!